Čau! Esiet sveicināti atpakaļ Kemperī. Mums ir vēl vienas labas ziņas. Visiem, kuriem vēl nav abonements, jūs varat dabūt TET Plus abonementu, izmantojot kodu Matejs Erkski. Jā, kupons Matejs Erkski, un jums mēnesis būs par brīvu. TET Plus. Un jums atsūtīšu tādu. Gribu? Up, up! Tā es vaļā, šoju vaļā. Pašā. Tas ir bezalkoholiskais, ja kas. Mēs saliesim glāzes par mūsu ērkšķiem. Vēl dažas ceturtdienas jūs varat skatīties 9:15. Es dzeršu no pudeli. Wow, tāds sajūta ir kā reāli manā mutē kāds ar kājām savām vīnogas spaidīt. Tiešām. Nu, ko, paldies. Paldies ērkšķiem par šo iespēju, un TET Plus ir iespēja redzēt visas ērkšķu sērijas, kā arī visas Mīla Kemperī sērijas. Un jūs zināt, ka jums ir obligāti jāpierakstās un jādabū šī iespēja, bet cilvēki mūs cancelot. Ātri! Mēs jūs negaislaitojam, bet nedaudz. Šodien mēs skatīsimies 10. sēriju Mīla Kemperī 3. sezonu. Šajā sērijā būs pārbaudījums. Man liekas, ka sūdi ir Kiki. Paga, ko? Mēs iesim te? Esmu gatavs, jā! Tas mans mīļākais! Es jau tik ļoti pieradu pie Migela, ka man ļoti patīk, kad viņš priecājas un kaut ko visos emocijas ir. Mans mīļākais! Visiem vajag kādu Migelu dzīvē. Jā, seksīgi, tuvojas, stilīgi. Jā, jūs no turienes šodien metīs lejā. Augstums 16 stāvu dzīvojumā māja. Tu esi gatavs? Jā, es esmu gatava. Es aiznesu pamperus. Šodien jūsu pāru uzdevums. Neskatos, ne visi ir uzvilkuši attiecīgās drēbes, lai tiktu izmesti no augstuma. Jā, tur kādam pamper arī nav. Kas tur? Paulai pamper nav? Nu jā, katru dienu bija vilkus, tagad vienu dienu aizmirst, un tieši tajā dienā ir tas pārbaudījums. Tāds visu laiku gaidīja, kad būs kaut kas tāds, un nav. Tieši būs tāds iekšu pārbaudījums. Šīs pārbaudas mērķis ir saprast, cik ļoti pāri ir gatavi viens otru atbalstīt ekstrēmās situācijās. Tie, kas nolieks, nekādas balvas nesaņems, bet iegūs iespēju turpināt dalību šovā. Ja kaut viens no pāri nenolieks, pārim tūlīt pats šovs būs jāpamet. Būs labi. Viņš jau Man apstāsies sirds satraucās. Pasties, ko viņš dara, tu pasties. Pasties. Wow, blēs. Viņam nav nekāda drošības, tam džekam. Nu, tu jau nezini, ko tu biksu viņam vilksnos, lai pārbaudītu. Reāli. Izstās drošāk nekā iet pāri Vanču tiltam, ja godīgi. Īstenībā mazāk caurumu arī. Pāri Tā bombu. godīgi. Nevar būt. Nekas nebūs. Es jūtos kā baiļu faktorā. Es arī. Ej, Nu, vairs nav. Izskatās, ka šis visvairāk patīk Migelam. Nu, vai tad mēs pirmie? Veiksmi. Drosmi, nevis veiksmi. Drosmi. Kamēr Migels un Sanita tiek vilkti augšā, Ak, Dievs. Migels būs tās džeks. Aim for the bushes. Tās nav viņš. Atceries? Gatavs. Ar Sanitai neviens neprasa, tā kā viņi ir gatavi, nav gatavs. Galvenais, ka Migels ir gatavs. Nē, viņi jau grib to pašu, ko Migels. Viņi vien gatavi, viņam iet visur līdzi, lekt visur līdzi. Bet, ja kādam kaut kas nepatīk, Migels var arī galvu izdaudzīt. Alisa pret Agri atmaikst ar patiesām rūpēm. Nu, ja tev reāli grib baili, mēs varam neogatavot. Nedagsi? Ko viņi teica? Tipa vecais labais. Nē, es nelekšu, bet ja tu ļoti gribi, lai es lec, es lekšu. Noteikti. Pat ja man bikses būs slapjas. Ej, un viņam jau starpsīt nav arī pirmā reize, ka viņam bikses slapjas. Tiši. Viņam arī ir tā kā sāka sīnus košānus. What? Košānus. Viņam pēc šitā lēciet būs sīnus košāns. Tā, nu ko, mīļie, tu vēl izvēlēties, kāds būs pirmais? Dari to pirmais. Labi. Ja? Ja es nonomiru, Es paskatīšos. ja es nonomiru, būs viss labi. Jā, tad es varu lekt. Ja kaut ko, tad krematorijā man vajag liedzu. Krematorijas? Jā, es negribu, lai uzreiz man Kur man tavus šitos? Šitas pie Atlantijas okeāna. Labi. Čāls jau visam ir gatavs. Nē, nu. Bet tur nevajadzēs uz krematoriju. Tur sākumā vajadzēs ar lupatu visu saslaucīt. Tad tā kā izspiest spainī. Jā, visticamāk. Un tad tā kā vēl pažāvēt pāris dienas. Jā, tu šāvēt. Tad var pakūpināt. Jā, kūpināt vēl vajag ielikt. Tad pāris kebabi. Pāris kebabi. Un tad visi var, nezinu, pavēmt, lai pačurāt tajā Atlantijas okeānā. Lai
Migels būtu tikai pēdējā cerā savā. Ja, viņš tomēr vēl gribētu pēdējo reizi kādā ieiet. Pirms... Kādam pakutināt iekšas. Sarunāt. Rock and roll! You ready? Yeah! Ready? I'm ready to move! Yeah! He's ready. I'm ready. Yeah, go! One, He's ready. He's ready, okay? He's very ready. He's ready. I'm ready. He's never seen so ready guy. He's the readiest guy. If a guy was ready, I think this guy was him. Yeah, take picture of a ready guy. Next time we show ready guy. Yeah! Are you ready? Go! Yeah! Whoa! Tik ilgi viņš krita, tik ilgi. Viņš tik ilgi krita. Viņš bet tik ilgi krita. Es nevarētu tik ilgi krist. Es nomirstu pa ceļam. Nav ko tu smējies, reāli tu apstāsies sirds pa ceļam un visu noģīvst. Es biju domājis, ka vairāk ar seju pa priekšu lidot, lai es maz redzi, kur tu krīt, tad tu dibeni pa priekšu krīt. Jā, un tad tu kā pat neredzi neko. Tās nav interesanti. Interesanti, ka nekas pagaidām vēl neaizgāja greizi, bet tas tikai pirmais lēciens. Kā mēs zinām, vienmēr kaut kas aiziet greizi. Yeah! Ātri un drosmīgi. Tas bija diezgan cool. Ты молодец. Sirds vienkārši gandrīz apstāja. Es viņus apsveicu tādu drosmīgi, bet pagaidām neizstāstu tik traki. Nopietni? Pēc viņa reakcijām. Tu varētu nolikt? Es varētu nokrist. Es varētu nokrist. Es gribētu teikt, ka es varētu nokrist, bet zinot manu veiksmi, man gan jau būtu tā, ka mani atlaist un tās vējš tā un es aizlidot kurā blakus mājas balkonā. Un tu jau krīt, un tu pat neklīdes. Aha, nu jā. Aiziet balkonā iekrīt un tur kaut kāds mazs slims bērns pilda mājas deg. Un es vienkārši kā komēta, kā meteorīts. Tieši tajā bērnu mājas darbā. Viņam ir jāiet uz skolu. Man no mājas darba iznīcināja kaut kāds čalis, kurš krita. Tikai es tev neticu. No 16 stāv mājas. Jā, es tev neticu. Izklausās ticam, bet, bļeģi, ka pirmo reizi kaut tāds ir. Čīs un Kristiāna jau ir atrakcijas pašā augšā. Richard! Es dabūju to mieru, ko man vajadzēja. Okay. Un tagad man ir viņš jāsaglabā. Okay. You got it, girl. Freedom, baby, freedom, baby. You got it, girl. Ričards Bulov. I love you too. Pag, ko Ričards tikko pateica? Wow! What? What? Nu, what? Angļu valodā tā drīkst teikt. Tas neko nenozīmē. Angļu valodā tas neko nenozīmē, jo viņš latviski pateikt. Surprise. I love you, baby. Dziesma tāda. Jā, daudz tāds. Daudz dziesmas. I love you, always, forever, near and far, closer together. What is love? Baby, don't hurt me. Un tā tālāk. Bet nu tā ir, ja nu neatgriezīsies. Jā, pirms nāvs. Es mīlu tevi! Wow, nu latviski jau skaitās, ne? Jā, viens, ej, tu nost. Es domāju, viņu uzreiz. Šiet, es pat noticēties būtu producents. Un es tā kā... Ja es būtu Ričards, es noticētu. Ja es būtu tas no Mila Kemperī producentiem, kurš skaita naudu, es noticētu. Es domāju, nu, buļņi, šis pāris, jā. Okay. Viņi vienīgie pateica, ka es tevi mīlu. I love you, baby, too. Jā, tas nice. Kiki, es arī tevi mīlu. Aiziet! Ričut! 3, 2, 1, ciao. Viņa pa vidu nokrita. Wow! 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 Kā tu jūties? Wow, kā es jūtos? Jūtos, ka es pārcentos savam stilu, lai lektu. Pārāk overdressed, kā saka, šim gadījumam. Viņš pagaidām visstilīgāk nokrita. Vajadzēja šortos, Krist, vai nezinu, ko tā snowboardu, ar snowboardu nolikt. Kas saka, 3 lietas, es gribu nomirt. Yeah! Kā jums liekas, Agris nolikt? Es domāju, ka jā. Es domāju, viņš nedrīkst nenolikt, jo tad tas būtu tāds bišķiņ vīriešu čekatam. Atbalstam viņu, davai atbalstam. Agri! Varbūt viņš ir no stikla. Viņam nedrīkst no augstiem augstumiem. Jā, 16 stāv augstumā, nu, tā kā var saplīt. Jā, pat uz tā tur nīkstā viņš vienkārši nokritīs un...
Tad visiem vakarā kemperī būs jālīmē tas Aivars vai Ašmirs. Ašmirs. Jā. Nu, es citādāk nevaru iedomāties, kāpēc man viņš nelēkt. We are ready to go. No. Ready? Oh, fuck. Aiztais acis. Dirsā, večies, bļaļ. Turies. Būs labi. Oi, bļaļ, dirsā. Fuck. Hold that, sir. Fuck. And enjoy the ride. Bļaļ! Es nezinu, man vienkārši būtu bailīgāk celties augšā pa to liftu un gaidīt, ka man brāns... Mēs uzvar ātrāk nokrist. Domāt par tām visām vinčām, kas varētu salūst, vai, nezinu, tiem trosēm, kas varētu pārtrūkt. Un par tiem čaļiem, kuri vakar gan jau dzēra, nu, tiem darbiniekiem. Un kuri sanarkojušies, tagad man laidīs vaļā. Mož domās, ka es paskatījos no tām un izgrūdīs. Bet īstenībā, skatoties uz Ašmiru, es pilnīgi man pielīp tās bailes. Es pats sāku baidīties šobrīd tieši, atrodoties šeit, nekrītot nekur. Man nav bail, man vairāk ir uztraukums par viņu, jo es pārdzīvoju par viņu. Man ļoti, nu, tā kā... Svarīgs viņš tev ir. Jā, viņš man ir svarīgs palicis. Svarīgākais reiz pēc māmas. Nu, diezgan līdzīgi, jā. Bļaļ! Dirsā. Okay! Bļaļ! Šis viņu nemetīs. Viņu nemetīs. Viņu vienkārši laidīs lejā ļoti prānā. Un viņš izliek tad, bļaļ, dirsā. Nav tik bailīgi. Kā jūs to varējāt? Es tik lēni krītu. Zinot manu veiksmi, es vēl variants. Ja es lektu, man gan sapītos ap stāklu. Es izlieku, karātos, kamēr tie čaļi neizdomāja kaut kā. Viņi man neatbrauktu. Kā ātrie ugunsdzēsēji, un tad jau būtu pa vēl. Vai arī kaut snaipers, man vienkārši nenošās, lai nemocīs. Here we go! Bļaļ! 3, 2, 1! Es uzsprāgs tur. Agris to paveica! Nice! Viņš paralizēja. Jā, viņš paralizēja. Atvieglojums. Varbūt viņš ir zaudējis samaņu. Varbūt, jā. Pag, vai viss kārtībā? Viss nomiris šā. Sirds apstājās. Jā, vairs nav pulsa. Tu doktors Haus skries iekšā. Jā, un ko skries? Nē, juhu! Agris ir sveiks un vesels. Agris ir dzīvs! Bļa, bija labi! Bija labi! Tik forši. Tas tikai labas beigas, zin, kā neviens necieta, visi dabūja savu gandarījumu kaut kādu. Tas bija visus, ko veda Ašmira. Tas piedzīvojums šajā šovā, lai viņš pārvarētu savus bailes nokrist tādā krēsliņā. No augstuma. Tīklā, ļoti drošā. Tas ir tas, uz ko, kāpēc viņam bija jāpaliek šovā. Vienkārši savienojās tie punkti no nākotnes, tad mēs redzam visu kā bija. Vienkārši izreitinātā tā kā balistiskā darbībā. Kur ir drošāk nekā iziet ārā uz ielas drošāk. Paula turnēs dzemdību nodaļā, bet gan Portugālē 16 stāv mājas augstumā. Sans stilīgs. Sans savā pasaulē. Tik jautri, domāju. Feeling good, man? Yeah. Yeah? Super. You ready? I'm ready. Yeah. And you? Vēl viens Sanda soundbites. Jā, tāds vēsais. Braucam pēc mīlestībā! Tieši tā. Migals tāds, nē, pēc maukām. Viņš ir mainījies pēdējās sērijās. Viņš droši visiem teica, ne, vairāk nesakam uz maukām, sakam pēc mīlestību. Viņš saprata, ka jau pēc producentu sejas izteiksmēm, ka brēns, laikam tas nestrādā, laikam vajag spēlēt mīlestības spēli. Jauna dalībniece. Kas te notiek? Hello! Sveiki!
Mani sauc Maija. Es nodarbojos ar meditācijām, ar garīgām praksēm. Es nodarbojos ar meditāciju. Jūs varat nākt uz manām nodarbībām, tur Barona ielā 72, visi laiki negaidīti. Ošā! Jā, parunājot, tad iet projām, reklāma. Stilīgi, jauna dalībniece. Forši tieši laikā, uz pēdējā sērija. Kaut kā vienalga, ne? Baigi. Viņš nokavēja jau. Bet, ja nevis ar kādu pārliecību, tev pēdējā jāiet. Tur 4 gatavi pāri. Gadiem jāmeditē. Mani šeit uzaicināja Migels. Ko? Mēs bijām iepazīstamies dažas dienas pirms šovu. Viņš man aicināja šeit atbraukt, bet cik redz viņš mani nesagaidīja. Es aizmirsu viņa pateicu, lai viņa nebrauc. Un tas bija brīnums priekš manis. Fāk, vienkārši aizmirst pateikt. Nebrauc. Gan jau neaizmirst, vienkārši aizmirst par to vispār, ka uzaicināja viņu. Un vienkārši saprata, ka, moš viņa neatbrauks. Viņš neredzēja tur uz vietas pirmajā dienā un viss aizmirst. Tas vēl ir eko no vecā Migela. Vēl mēs varam nedaudz piedzīvot. Māja ir pēdējā dalībniece, kur ienāks šovā. Tāpēc viņai ir tiesības aizvest jebkuru no puišiem randiņā uz 24 stundām. Kā jau pēdējai dalībniecei, skaistajai Mājai tiek īpaši iespēja vēlreiz... Skaidrs, ka viņa patīk. Tur, kā viņas sauc? Skaistajai, foršajai, gudrējai un ļoti garīgi attīstītajai Mājai. Tā balsais kadra. Man tu zini? Pazīstami. Migels laikam domā, ka tas viņš būs. Bet nē. Sandijs. Kas tur, ko mēla apēd? Nav ko pateikt. Jā, atcerējuši to čalu? Sandi. Viņš ir ļoti vēs. Jā. Tāpat būšu ar tevi, lai vai kas notiktu. Es zinu. Nu, labi. Tikai par atslēgas. Nu, labi, jāiet uz ar citu meiteni būt kopā, nu labi. Atdod visus savus, man mobilais pasi, Žeku Kemperu. Bet tev tagad uz finālu jāiet ar viņu. Ko? Jā, wow, cik forši, ka iesūtīja jaunu meiteni, lai izjauktu to stabilāko pāri. Jā, un cik forši, ka tik gudru meiteni iesūtīja, kas grib paspēlēties ar Migelu. Jā! Jauku dienu, mīļieši! Tas labs? Mīļieši? Mīļieši, tas labs? Vīrieši, mīļieši. Vēl viena ziņa. Kas tad tur? Ja Sandis nav gatavs pamest Paulu... Tu gatavs pamest Paulu? Nē! Nekādā gadījumā. Tas nozīmē, ka jūsu mīlestība ir izturējusi visas pārbaudes. Paulus un Sanda ceļš uz finālu ir beidzies. Ko? Nē. Pagaid. Viņi ir mīlestība pārbaudītāji? Māja ir pēdējais pārbaudījums. Final boss. Nu tā, tur vajadzētu. Viņš vairāk silikonu, lai to pārbaudīs smagāk. Tur pārāk ir bez alkohola. Viņš atsūtīja kaut kādu sievieti. Migela aģenti. Lai izjauktu Sandu un Paulus pāri. Bet tik daudz ir mēģinājuši izjaukt Sandu un Paulu, nevienam nav sanācis. Ir kāds tur spēles notiek. Tur gan jau te producenti savā starpā arī sacenšās. Viens sūta izziņu. Tā, tagad Mājai jāizjauc tur Sandis un Paulu pāris. Un tad otrs producents pamana to, tā kā, visi ierauga. Un, bļaņas, sapsihojās un domā, man jāatbild. Un uzrakst, ja Sandis nav gatavs iet ar Māju, Paulu tā kā paliek ar viņu un viņi izturēja pārbaudījumu. Saprotīt, viņi tikai cīnās ar ziņām, kurš viņiem stulbāk uzdevumu iedos. Miet pāru kemperi, atvadieties no pārējiem un nekavējoties dodieties prom divatā. Tālāku ceļu turpina tikai viens kemperis. Izskatās, ka Paulai un Sandim šovs ir beidzies. Beidzās šovs. Bet uz randiņu neaizgāja. Viņam vispār pa visiem nav, viņam viss chill. Viss dar. Sandis jau uzvarēja, viņam neko nevajag vairāk. Jā, viņam nevajag to naudas balvu. Nafig vajag. Sandi, un tagad tu vēl parādā pa visu šo ceļojumu naudu, to, ko tu esi iztērējis uz mūsu rēķinu. Nu labi. Kā beigas, bet jauns sākums. Es nevaru beigt smaidīt. Es arī nē. Es tiešām jūtos laimīgs. Es arī.
Es jūtos ļoti laimīgi. Vairāk par Sanda un Paulas braucienu prom no šova skatieties īpašajās Mīļa kemperī tūplānā epizodēs pēc televīzijās. Priecīgi, ko viņi paņems arī pārējā mantas. Savāks un aizbrauks. Beznidzīgi. Jūs varat braukt tagad, un jūs varat paņemt paturēt visu mantas, kas ir jūsu kemperī. Davai! Ok, jābrauc. Jā, un plus Ašmiram taču jau iepriekšējā sērija bija pēdējā sāpens palikusi. Migels. Jau nevarēs attiekties. Tad tomēr Migels, jā? Sanita raudā. Sanākam, šitas randiņš mums ir te Portugāla. Mēs Riga nevaram, jā. Satikamies šeit. Jā, nevaram atrast laiku, bet Portugālā atradām. Super. Torta liekas bišķi vibes tāds tīvaini, ka viena ļoti skatās uz Migelu, un Migels ļoti skatās uz okeānu. Atceries to čalu, kurš negrib atrasties randiņā? Cītās pēc Migela. Bet Rīgā iepazīstināja mani ar boksu. Super. Par to esmu ļoti laimīga. Jā. Un sanāca tevis sasist. Sasist, jā. Māja izstāsta par tām standartām meitnēm, kura čaļa dēļ gatava, kurā šovā piedalīties un krinžoties. Tā izskatās. Viņi uzaicināja uz kaut Portugālu, uz kaut šovu. Viņi gan jau galvā domā, būs randiņš pie okeāna ar Migelu, wow, stilīgi. Un tagad viņi tajā randiņā un Migels. Jā, īsti baigi forši, kad atbrauc. Jā, kamera priekšā viņam ar tām meitnēm, viņa līgā bišķiņ citādāk sarunas nekā restorēm. Viņš varbūt bišķi baidās, pēc, ka viņi sasit viņu. Var galvu izdaudīt. Labāk neteikšu viņai neko tādu. Bet es nezinu, man laikam nekad tā nebija, kad meitene vienkārši tā skatās un man tik ļoti gribētu. Fuck, Migeli. Kas Migelam ir reāli? Viņš ir ar tādu pašu domašanu un skati uz dzīvi kā es. Tas ir ļoti reti, kad es tādu satieku dzīvē. Viņš gan jau viņai sadirs. Māja gan jau Migelam vienkārši backup plāns bija. Ja neviena negribētu būt kopā ar Migelu, viņš visu laiku rakstīja, nu ko, tu būsi. Tā viņš viņai nerakstīja neko. Jā, viņi tā, labi, laikam jau jābrauc saskatās. Laikam jau viņš gaida man. Viņš ļoti grib, lai esmu. Tā parasti ir, ka man šādi neraksta. Es braucu viņam pakaļ uz citu valstu. Migels sniedz sastāstību. Man tā patīk spirituālā dzīve, visu, ko es gribu meditēt līdz vecuma dienām. Manas maukas. Izstāst pēc tādas, kur varētu ar tavu dvēseli parunāt. Dabūt ārā informāciju no taviem miršiem vecvecākiem. Es šeit atbraucu tikai priekš tevīm, ka tu mani uzaicināji. Un domāju, ka būs laba ideja uztaisīt surprīzi. Mums bija klikšķis, citādi gadījumā es nebūtu šeit. Un, manuprāt, tas būtu ļoti laba ideja uzzināt viens otru labāk tādos interesantos apstākļos. Viņi racionalizēja sev, tā kā, nē, tas bija, tas tikai kā pareizi. Tā bija labākā ideja, kas man varēja būt. Lai es atbraucu šeit, un tie apstākļi jau paši tikai, man liekas interesanti. Tas, ka mans draudzens teica, ka nevajag, ko tu dari, tas galīgi atsaldēt. Tev bērns mājās gaida. Tu vēl meditācijām saldēt. Ja pameditēji pirms tu brauc, un es domāju, nē, man jāklausas sirdī. Un ir pareizi. Bišķiņi paboksēju, šiedo, un džeb, un Žegā, bam, bam. Un tas esmu portugāļi. Vai reģi? Portugāļi. Man joprojām patīk, viss kārtībā, jā. Tu tagad vari izvēlēties veikt citas izvēles? Jā, es jau izvēlēju. Vai Migels mainīs pāri? Es nemainīšu savu izvēles. Auč! Tad pagaid to, ka tad mēs paliek ar tevi vai ko? Tad ko man pagaidīt tevi? Kamēr tu ar Sanīti? Kamēr tu Sanīti būs? Es varu pagaidīt, kamēr būs Sanīti. Gan jau tas nebūs baigi, un tad mēs varam Latvijā atpakaļ satikties. Tā arī man laba izvēle būs. Tie ir tie apstākļi, kas mums liks saprast, ka mēs tiešām satuvināties. Tas būs tāds, jums būs tāds mikroromāns. Es novērtēju Sanīti par to, ko viņa dara. Manā labā. Viņa būs kā iesildīšanās, un es būšu kā galvenā balva. Atrakcija. Prieks un laime. Normāli viņi uzmeta tie producenti, nepateica, ka Migels jau tur ir viss done. Māja izskatās nedaudz šokēta, bet nav gatava tik viegli padoties. Kaut kas nav taisnība. Es redzu tavās acīs, ka tu nevari beigt domāt par mani.
Jā, labi. Es neko mazāk no mājas neēdīju. Kādu netraku cilvēku var uzaicināt? Jā, kur ir Amanda, kad vajag paprasīt kādam IQ testu? Man liekas, ka tā nav taisnība, ka tu izvēlies Sanitu, nevis mani. Pirmkārt, es nemainīšu savu izvēli, un otrkārt būs ļoti neskaisti pret citu meiteni. Viņa ar ko nav vainīga. Kā tādas situācijas. Tad es arī neesmu ar ko vainīga. Pareizība, jā, bet tu man atteici uzreiz. Jā, tu tā neizdarīji. Bet es esmu šeit. Atteici, sanāk, tā ir viņas vaina, un viņa tagad domās, es varēju būt labāka. Man nevajadzēja atteikt viņam. Man vajadzēja būt labākai pret Migelu. Labas pupēs. Jā, es esmu vainīga pat. Jā, bet... Tev žēl, ka meiteni? Ka es varošu ar šo tikt galā, viņa ne? Man vēl bombas dropoja. Hirošimaja. Sanāk, tu atsaki man, jo tu domā, ka es varu izturēt tavu cietsirdību, bet citas meitenes nevajag. Tu viņas žēlo, es saprotu. Es tev esmu īpaši, jo tu man nežēlo. Tāpēc tev patīk labāk. Tu pret mani izturies kā pret īstu mīlestību. Kā pret šo te miseni, kas mētās uz pludmalēm. To maisiņu. Jā, tas nozīmē, ka tu man mīli. Tu atteicies, tu domā, kā surprise uztaisi. Bet es arī to nezināju. Es dzīvoju priekšā uzreiz. Bet es atbraucu šeit tikai tevis dēļ. Es tev ļoti pateicos par to. Bet tagad tev jāizbaudo šo te okeānu skatu. Bet pazies, kur šoreiz manifestācija un domas spēks nenostrādāja. Kurā pusē? Tās sievietes, kur ir spirituālā. Jo Migels ir stiprāks par manifestācijām. Varbūt nepreizo grāmatu izlasīt, vēl pāris vajadzētu palasīt. Jā, vēl vajag palasīt. Vajag bišķi izglītoties vēl tajā vairāk. Varbūt nomanifestēs Migelu nākamreiz. Migelam vienkārši lec virsū, un viņš tā kā nē. Man neinteresē meitenes lūdzu. Un kad tieši pretēji, ka visi, Migels ir tāds kroplis, viņš tieši otrādi nāc šurp. Tad drāsties. Fakt, visiem patīk, ka par viņiem izturās kā pret sūdiem. Skaidrs. Stilīgi mēs cilvēki. Kroti. Čau. Jā. Randiņa laikā es visu laiku domāju par Sanitu. Kā viņa tur bez manis, kā es saskamies pēc viņas. Jā. Man bija nereti vispār atradies blakus mājā. Kā jums gāja? Labi. Kā gāja? Mums gāja ļoti labi. Starp citu, pazināšanai. Ašvagandus. Mums ļoti labi gāja. Man nekad vienā randiņā nav gājis labāk kā šajā. Es pastāvu šeit, pagaidīšu Migelu. Meditācija. Būda. Pietiks. Es Māja. Kā tev sauc? Alisa. Ļoti patikami. Mums ir vienāda krekla, man liekas, jā? Jā. Dāmu pasaulē. Un skatās uz Migelu. Bļāvies, tik autofiksācija. Autoesfiksācija. Jā, viņš īstenībā jau tagad brauks mājās, tad... Tad vēl tikai sodīs sev, ka viņi daudzinās. Bet nošpus tagad Migels tāds, Māja, ko tu dari? Tev nav jābrauc promā jau? Prom, tā! Kur tu ej kemperis? Tur kemperis nav vieta tev. Galvu tūlīt izdauzīšu. Tā stilīgi Sanitai paveicās, un gan jau Māja sagaidīs arī Migelu. Mājās. Savu kārtu ar Migelu arī sagaidīs Migelu. Viņš pēc tam ir rakstījis, man tur nekas nesnāca, tu citu meiteni, es pieļauju kļūts. Tu taču saproti, kameras dara savu, zin kā. Tas vienkārši bija šovu. Atceries, kā mēs boksējamies kopā? Man ir vēl tev piedāvājums. Atceries, tā, ka es tev teicu, pasties uz okeānu, tas bija pa īstam. Mīla kemperī dalībnieki. Māja ar jums kopā ir pavadījusi jau veselu diennakti, bet ne ar vienu puisi viņai pāris nav izveidojis. Tas nozīmē, ka Māja tikko ienākusi, tūlīt arī pamet šovu. Atā, Māja! Sēns Māja. Gan jau tur blakus kemperī.
kādā tuvākajā kemperī ies. Es varu ar jums palikt šeit. Es visu nedēļu atbrīvoju. Man vajag vienkārši redzēt vienu cilvēku visu laiku. Es atbraucu no Latvijas, lai satiktu šo cilvēku, un es atbrīvoju visu savu nedēļu, lai viņi pavadītu laiku kopā. Būtu forši tā, ka pie jums varētu padzīvot šeit. Es māku meditēt un garīgās lietas. Vēl nedaudz līdz pašām beigām, un mēs uzzināsim, kuri tad ir izturējuši visas mīlestības pārbaudes. Viens mums tik daudz reizes jau apisa, ka es nesaprotu, kas būs finālā. Sandis un Paula vienkārši aizbrauc prom ar vienu kemperu. Es jau vairs neticu, ka viņi aizbrauc projām. Un tad vēl citi 3 pāri paliek citā kemperī un ķipa tiek finālā. Un Māja ir pēdējā dalībniece, kura ieies šajā šovā. Un aiziet mājā. Un aiziet mājā. Māja aiziet mājā. Izmantojiet kodu Matej Serkski, lai dabūtu TET abonementu uz mēnesi, ja jums vēl tāds nav, un tas būs par brīvu. Pinka bādi. Šonedēļ vēl streams. Pievienoties streamā, ja jūs gribat redzēt kaut kādu citu saturu, ko mēs skatāmies dzīvajā streamā. Ne tik labi. Kādreiz sanāks. Rakstiet savu mīļāko dalībnieku šajā sērijā. Manuprāt, sērijas MVP? Manuprāt, sērijas MVP ir... Mīgels, jo viņš izvēlējās cienīt savu izvēli. Man patīk Ačmirs, jo... Ačmirs bija otrais, kas būtu teicis. Jo viņš pārkāps bailes slieksni. Čalis piedalījās X-faktorā, baiļu faktorā. Ačmirs pierādīja, ka viņam nav mikropens.